Sestdienas pēcpusdienā pie Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas visiem interesantiem bija iespēja certificētu instruktoru pavadībā apgūt iemaņas nojošanā. Šis sporta veids radies Somijā un pēdējos gados kļūst aizvien populārāks. Latvijā ar nojošanu pirmie interesanti sākuši nodarboties pirms apmēram 3 gadiem. Mēs no šī gada sākuma iestājāmies oficiāli Starptautiskajā nojošanas asociācijā, un tad sākam visu savu kustību ar masveida semināru Latvijas darba sporta vadītājiem, un tad notika seminārs. Mums tagad ir 15 instruktori un 10 nojošanas aktivitāšu vadītāji. Šī sportiskā aktivitāte ir lieliska iespēja izkustēties svaigā gaisā, lieliski uzlabo fizisko formu, atbrīvo no stresa un miega traucējumiem. Kāda ir mūsu sabiedrības attieksme? Ļoti pozitīvas. Tie, kuriem nav saskarsme, protams, ja viņam ir nezināšanas, tad viņi smējas par mums un izsaka visu kaut kādus komplimentus un uzlabo mūsu gara stāvokli, kur ir sniegs vai sniegs vēl nav izkritis un kur ir nūjas, slēpes. Kaut kas tam līdzīgs. Bet tā vispār cilvēkiem patīk, kuriem viņi saka, jā, es ļoti labi guļu tagad un visas organisma reakcijas tikai uzlabojas. Apmācību sākumā interesanti tiek iepazīstināti ar pamatelementiem un pareizajām kustībām, kādas izmanto nojošanā. Izrādās, nojošanu iespējams apgūt arī tādā līmenī, lai regulētu svaru. Fiziskas slodzes pirmkārt ir 3 līmeņi – veselības, sporta un fitnesa. Tad iesacījam veselības līmenis, un tur ir arī tālāk, ja grib, regulēt svaru, tad ir fitnesa un sporta jau sportistiem tikai, kā pamainīt kā alternatīvu. Visi klātesošie aktīvi iesaistījās treniņā un izskatījās visnotaļ apmierināti.